Labs vakars visiem! Labvakar! Mūsu mājās, jūsu mājās. Es nezinu, kurš nu te īsti ir ciemiņš, bet šodien par ticību sev, ticību saviem spēkiem. Tu esi noticējusi? Tu zini, ja tā padomā, tad ir kā kuro dienu. Ja tu man prasi šodien, tad šodien man liekas, ka jā, bet rīt no rīta es varu pamosties un atkal viss ir jāceļ no sākuma un atkal jādomā par sevi, par spēkiem un visu pārējo. Tas ir grūti. Ir gan. Nē, man liekas, ka mēs vispār latvieši tādi neticīgi tauta, proti neticam citu spēkiem, neticam saviem spēkiem, domājam, ko varam izdarīt, ko nevaram izdarīt, bet īstenībā jau varam daudz ko izdarīt. Īstenībā tas pats arī attiecināms uz mani. Padomāsim kopā, ne? Padomāsim gan. Jūs arī padomājiet šodien tieši par to, kā tad noticēt sev un ko tas dod. Pašā priekš tevis nozīmē ticēt saviem spēkiem, noticēt sev? Manuprāt, saņemties un izdarīt to, ko es neesmu varējis līdz šim izdarīt. Kaut kādus mērķus sasniegt. Es domāju, ka man ir viegli ticēt sevī, bet dažiem cilvēkiem to ir grūti darīt, un droši vien tādiem cilvēkiem bišķiņ jāpalīdz un jāpasaka kādreiz kāds labs vārdiņš, lai viņi varētu vairāk ticēt sevi, ka viņi ir skaisti, ka viņiem ir kāds talants, ka viņi ir spējīgi uz kaut ko, un man liekas, ka mūsu valstī tas ir ļoti nepieciešams. Ja es neticēšu sev, kā lai es piespiežu, ka man cilvēki, kas ar mani sadarbojās, vispār notic tam, ko es daru. Ja es pats sev neticu, noteikti jātic. Kad es vairāk biju tāds tīns, tad es vairāk tā neticēju saviem spēkiem, un tad bieži vien es kaut kā ticību atradu caur zīmēm. Un es atceros tādu laiku, kad kultūras koledžā mācījos mūzikas menedžmentu, tad arī bija tāds jautājums, ko darīt savā dzīvē un ko vispār darīt. Un bija tāda depresija un bija, man liekas, arī rudenis tāpat kā tagad. Un tad es atbildi ieguvu, vienkārši paņēmu vienu grāmatu, atšķiru vienu lapu, un tur lieliem tekstiem bija izcēlts tieši tas teikums, kas man bija vajadzīgs tajā dienā un vispār dzīvē. Un tieši tāpēc tā laika es sāku vispār skatīties uz zīmēm, skatīties vispār uz situācijām manā dzīvē, caur cilvēkiem, caur zīmēm. Un tagad šobrīd es ticu saviem spēkiem un es ticu savam iekšējiem avotam, kosmosam un visiem tiem avotiem. Tu vari, tu dari, un skali, lai visos mostas prieka vali, skali, ir kliedza. Tu vari. Man vienmēr šķiet, ka esmu tāds vairāk otrā plāna, trešā plāna cilvēks, un tad vienu dienu vienkārši kaut kā tas atnācis. Es sev iestāstīju, ka man vajag apzināties savas kļūdas un nemelot pašam sev teikt, gan jau tas bija kaut kāda neveiksme vai kaut kas tāds. Tā kā hokejā, piemēram, mēs zaudējam, džekiem nepaveicās. Es sapratu, ka man vajag pieņemt savas kļūdas, pašam pateikt, Ralf, tev šitas nesanāk, un pasmaidīt par to, pateikt, ka tas ir nenormāls ieguvums, ka esmu to apzinājies, jo tagad es varēšu ātrāk to izlabot. Un, kad es tā sāku rīkoties, tad es noticēju sev tik ļoti, ka tas brīžiem sākumā nepatīkamais var tevi pārvērst par kaut ko ļoti patīkamu. Un te nu es esmu ticu sev katru dienu. Kāds tev ir attiecības ar projektu Tici sev un ko tu esi darījis kopā ar Tici sev jauniešiem? Es esmu redzējis, kā citi sev notic dažādos ekstrēmos sporta veidos. Proti, mēs braucām vairākām Latvijas pilsētām, kur BMX-ā, skateboardā, inlinā, cerams, ka neko neaizmirs, sniedz meistarklases skateparkos. Un tur sanāca vietējie jaunieši un arī citi, kuri nav jaunieši, kuri vienkārši vēlas piedalīties un kaut ko iemācīties. Un tie treneri viņus motivēja, parādīja, ka tomēr viņi var iemācīties, nodarboties tām lietām, kuras viņiem patīk, un arī parādīja, kā to ātrāk izdarīt. Vai eu
jūties tā, it kā tu būtu kaut ko iemācījies? Jā, es iemācījos šovitu. Jā. Un vienam pašam nesanāca tik ļoti labi, kā ar Egona palīdzību? No ar Egona palīdzību viņš man pamācīja, parādīja, kā vajag pareizi visu izdarīt. Es te nonācu pats un pats aizsiešu spēli, man noteikumi to spēlēt aizlieks. Es daru savu mani ģimenes smaidus, varu parādīt vēl vairāk, tikai iedot man laiku, jā. Jo vairāk centies, jo vairāk tu gūst, jo vairāk dari, jo līdz mērķim ceļi vieglāk kļūst. Viņu teica, jo augstāk kāps, jo vientuļāk būs, es esmu uzkāps augst, bet man tā vientulība trūkst. Projekts ir Tic sev Latviju, tas tā kā apkopo vienā tādā lielā projektā to, ko mēs ar Vanci jau darām vairāk kā 10 gadus. Tas ir parādīt jauniešiem, bērniem dažādas iespējas sevi atrast, dažādas talants, iepazīstināt ar pozitīvām lietām, kā sev piepildīt savu dzīvi. Un radās iespēja, pateicoties Latvijas-Šveices projektam sadarbības, īstenot šo projektu Tic sev Latviju. Un tieši strādāt ar tiem bērniem, kam varbūt ir grūtāk klājas, kam varbūt nav pilnas ģimenes un viņi nedzīvo Rīgā ar pilnām iespējām, bet no attālākiem lauku rajoniem, ka mēs braucām pie viņiem ciemos. Un gan ar populāriem mūziķiem, gan ar ekstrēmo sporta veidu zvaigznēm, jo tādiem bērniem arī, kam ir huligānisks raksturs, viņiem ir paaugstināts adrenalīns ir iekšā un viņiem nav neko kā bērni. To enerģiju visu ievirzīt tādā pozitīvākā gūtnē. Vēlos ticēt, vēlos mīlēt, vēlos dzirdēt, tuvot veseles vējam atot ticēt. Vēlos mīlēt, vēlos dzirdēt, tuvot veseles vējam atot. Bet enerģija, kur dabūt to iedvesmu turpināt pie tās jūras? jūras? Mums ir Baltijas jūra, zini, mums ir Baltijas jūra. Jā, zinu. Baigi daudz enerģijas varbūt. Briedes ir. Vispār visu te enerģiju iekodēta Tic sev logotipā. Tici sev un es arī, ticu tev roku, dod un tik dari. Mēs kopā varam tici man un es arī, ticu sev roku dod, roku dod. Latviskais garš, briedes, ticība, ka laime ir iespējama. Tad tu saproti, ka tev ir sports un māksla. Tu saproti, ka ceļš nebūs taisns. Tu paklausies vēl putnu balvas dziesmu. Tad vienkārši močī tālāk. Ļoti laba recepte. Šodien Malpilī pārsteigums šajās Tic sev radošajās darbnīcās bija tāds, ka pirmkārt interese bija lielāka no meitenēm, jo vienā brīdī es pamanīju, ka stāvēja rinda ar meitenēm. Un tā kā jauniešiem, kuriem nav īsti pat muzikālas sagatavotības vai vispār nekāda priekšstata par dīdžejošanu, arī meitene uztaisīja sarežģītāko tā kā ritma figūru. Tas bija pārsteidzoši, jā. Kā tu pats nonāci līdz dīdžejošanai? Vai tas tev tā, kā saka, viegli nāca, vai tas bija tā caur ēkšķiem uz rozēm? Es sāku dīdžejot pats skolā. Laikam 15 gadu vecumā sāku pirkt plates. Tādā ļoti televīzijas iespējā bija tāds kanāls Vilats vai sava laika, kur bija vācu hip-hop dīdžeji. Man ļoti patīk, kā viņi darbojās. Es sāku ar klases biedru pirkt plates. Mēs nopirkām vecus krievu plašu atskaņotājus un katru dienu pie viņa mājās pēc skolas ļoti bieži mājas darbi cieta. Vienkārši trenējamies miksēt un saprast, kā tās lietas strādā. Nu jau pagājuši 11 gadi. Nē, pat vairāk, es atvainojos, jā. Un, nu jā, bet būtībā ir tā, ka mācījāmies mēs 2 gadus, bet tas bija pašmācības ceļā, jo tajā laikā 98. 99. gads laikam. Nu, internets arī īsti nebija attīstījies un DJ skolas nebija. Un pašmācības ceļā, bet es domāju, tas bija tolaik ļoti vērtīgi, jo paši izgājām cauri. Man bija ļoti interesanti un es uzzināju, kādi ir jauni instrumenti, dažādi.
Bija ļoti interesanti pie DJ Rūda tur, ar tām platēm un daudz kā jaunu uzzināt. Es domāju, ka nebūs tik interesanti pie DJ, bet tomēr bija. Man arī gribētu uz to mūzikas skolu un spēlēt violu. Mēs esam braukuši tajos izbraukcienos un tā. Un tu redz, ka tie bērni, piemēram, viņi nāk pie tevis klāt, viņi jau iedvesmojas no tā, ka tu tur esi vien. Es nesaprotu, kas manī ir tāds, no kā iedvesmoties, bet viņi atrod to veidu, kā iedvesmoties no manis. Un tas atkal iedvesmo mani un ir tā apmaiņa, miedarbība un sanāk visādi. Tie bērni vienkārši tik fantastiski, un tur no rīta atnes brokastis viņu, jo tu vienkārši esi draugs viņiem. Vienu dienu pagājis, bet jūs jau visu darat kopā un ritīgi jauki. Dziedāt ar viņiem kopā, vai tur skatījāmies, kā viņš pēc tam uzstājās brīnījās, ka viņi 10 dienas padzīvojuši nometnē, un viņi tur tā dejo tādus šovus, ka tu pilnīgi sēdi un domā, paklausies, bet vai tad es šitā varētu vispār?